Ja kāds strādā atbilstoši glezniecības specifikai. Ar to es saprotu materiālus, īstus materiālus, respektīvi audeklu, krāsu, nekādas ne fidži-midži, nekādas plastmasas uzlīmes un nekādas, teiksim tāds, ka tu centies ar glezniecībai vien raksturīgiem izteiksmes līdzekļiem, ar kompozīciju, kolorītu, krāsu attiecībām, zīmējumu, ar realitātes to pārveidojumu, atbilstoši savai mākslinieciskai būtībai un savam redzējumam, ar noskaņas piešķīrumu, ar personības klātesamību, kas parādās, ja, ka tu mēģini to savu pasaules redzējumu izteikt. Un tā, ziniet, tā nav viegli lieta, tas ir ārkārtīgi grūti, ja. Un vienmēr ir interesanti, ja mākslinieks nemētājas arī un nepazaudē sevi tajā ceļā, bet tā kā šeit, ja šeit ir Taņas agrīnie darbi un arī viņas pēdējo gadu, pagājušā gada, šī gada darba, aizpagājušā gada darba, un kad tu redzi to personības noturību, ja, tas nenozīmē, ka viņš jā, protams, ir mākslinieki, kur atkārtojās, un viņš ir kaut kādu paņēmienu atradis, un viņš strādā tādā veidā, un viņš tev vairs nesagādā ar to savu jaunradas elementu klātbūtni, viņš tev vairs nesagādā nekādu gandarījumu, ja kaut kādu atklāsmes prieku, tādu uzlādētību. Bet ir mākslinieki, kuri atrod sev ātri, kā tas ir šajā gadījumā, kad tā personības esība ir tik spēcīga, un tās ietvaros, nelēkājot līdzi kaut kādiem modas viļņiem, jeb kaut kādai skatītāju pieprasījumam, jeb kaut kādai izpratnei par to, ka to tagad es gleznošu tā, jo to nu varēs pārdot un tā tālāk, ja? Ka tu attīsties pats savas personības gaismā, un tad tu vari arī to gaismu dot citiem. Tā ir otra lieta, kas man šeit ļoti valcina. Un trešā lieta, kas man pārsteidz un ko es varbūt tā nezināju, jo es Taņai arī atzinos šurp braucot, ka pēdējā personāla izstāde, ko es esmu redzējis, tā ir diezgan sen. Rīgā bija tāda neliela izstāde veltīta tieši medību tēmai, un šeit tā tēma augšā arī ir. Hotel de Rome bija tāda neliela izstāde, un tur tās telpas, protams, nav tik piemērotas mākslas darba eksponēšanai, lai gan neizskatījās slikti, un es toreiz tādu domāju, ka arī, kad mēs nonākam kaut kādā tuvojamies, ja esam pusmūžā, mēs saprotam to medību jēgu, ne tikai to skaistumu, tos zirgus un tos skaistos vīriešus un tos labos suņus un to, ja, bet patiesībā visa dzīve ir tādas medības. Un es ar to nedomāju tādā vulgārā nozīmē, ka tu tur dzenies pēc naudas, jeb slāvas, jeb ka tu tur dzenies pēc sveša vīra vai vēl kaut kā, ja? Bet, ka tu tajās medībās, ka tu ar sevi, ka tu mēģini notvert to, kas tu esi, un ko tu vari izdarīt mākslā, jeb ko tu vispār vari izdarīt, varbūt labāk nekā vakar, jeb vēl kaut kā šā un tā. Un tā, ziniet, tā ir tāda liela lieta, ja, ka tādā ārējā formas skaistumā un ārējā tādā pastāstā, ka tu vari atklāt to dzīves dziļāko jēgu. Un to es šeit arī redzu tajā caur to Taņas darbiem, caur to skaistumu meklējumiem, ticības apliecinājumu, dabas mīlestību, sievietes skaistums un neaizskaramība, kas ir vērtība vienmēr un visos laikos, protams, ja sievietes pašas viņu nesabradā ar tādu uzvedību, kā mēs dažkārt šodien to redzam dažādos TV šokos, ja vēl kaut kā šā un tā. Un pēdējais, ko es vēl gribētu pateikt par to, ka man šajā izstādē ārkārtīgi uzrunāja tas, ka Taņa savā mākslinieces gaitā ir nonākusi arī pie tā, pie kā radoši cilvēki patiesībā nonāk vienmēr, ka viss ir viens, ja. To mēs zinām vispār attiecībā uz dzīves lielajām patiesībām, ka viss ir viens, bet ka mākslā arī nav no svara, ko tu dari,
glezniecība, vai tā ir muzika, vai tas ir teātris, bet, ja tu piederi kaut kādam domāšanas un vērtību lokam, tad tu pie viņa nonāc, ja viņš atnāk pie tevis, respektīvi tas ir tāds ceļš, tāda satikšanās apusēji, un tas ir, es biju ļoti priecīgi, ka šeit ir tik daudz darbu, ko Taņa ir veltījusi muzikai un klasiskai muzikai, kas ir tāda liela mīlestība, jo faktiski man jāsaka, ja es atļaujos tādu gluži personisku, tad savas izjūtas atšifrējumu, tad man ļoti lielā mērā saprašana par glezniecību noskaidroja, tik cik viņi man piemīt, noskaidroja muzika, jo muzika un glezniecība patiesībā ir viens no vismuzikālākajiem veidiem. Mēs ne tikai profesionāli lietojam vienu terminoloģiju, tonis, vienalga, ko es te nesaukt, ja viss terminoloģija, muzikologu un mākslas zinātnieku terminoloģija patiesībā ir viena, ja? Nemaz nerunājot par lielajām lietām, kas ir kopīgas visām mākslām, kompozīcija, ritmus, ekspresija un tā tālāk un tā tālāk. Bet, man, protams, aizkustināja arī šis arfa, ja, kas ir ārkārtīgi, ko Taņa mēģina atklāt savu tādu, ne tikai kā zīme, ne tikai kā tādu vizuālu uzgleznojumu, bet mēģina atklāt to arī valdību būtību un to var šeit just, un tas ir tā ir liela lieta, ja, kad cilvēks paliek uzticīgs pats sev un paliek uzticīgs glezniecībai. Un es domāju, ka mēs Latvijā tagad, ja mēs tiešām nepazaudēsim to labas glezniecības skolu, kādu mums ir no laika gala un ko Taņa un citi šodienas Latvijas mākslinieki, kuri patiešām cenšas apgūt to amatu un caur amatu pateikt to, kas ir svarīgs pasaulē viņiem un mums visiem, tad jau būs viss kārtībā. Bet tas tā faktiski viņi, un varbūt vēl daži, protams, viss ir individuāli, nekad nevar teikt, viss ir tāda, un tas ir tā, un tas ir tā, tas ir pilnīgi garīgi. Bet, tā ir paudze, kurā ļoti skaidri var jaust to, ka viņi mīlēja un cienīja savu profesoru, Ubānu, Kalniņu, Iltneri, visus, kas bija viņa skolotāji, un ka viņi savā mākslā arī šo tādu to mākslas tīrības un mākslas skaidrības un mākslas amatu nozīmē pamatīgumu, viņi tomēr cenšas tai latviešu glezniecībā saglabāt, realizēt un arī mūsu sirds ar to sasildīt. Un tāpēc šodien es Taņai neatnesu puķis kā klātos, bet es viņai uzdāvināšu tādu Jāņa Strupuļu veidot medaļu, kur ir redzams Vilhelms Purvīts, kas tad tiešām ir tas mūsu glezniecības tēvs patiesais. Un visiem olimpiādas uzvarētājiem dot medaļas.